Mums tur kaut kādi bija 20 bārmeņi un arī tur 7000 kokteļi. Man pēc tam bija 40 litri kaut kādu burkānu sūpu palikuši, visādas tādas lietas. Visiem tāds, tas bārmenis bija vispār nesagatavojies, viņam nebija viskijas, viņam bija tikai pink džins. Tas bārmeņa servis, es viņam negribu ieteikt. Viņi tā kā pat nemācīja pareizi sareitināt alkohola daudzumu. Jā. Un kurš svainīgs? Ko tu dari tādā gadījumā? Neko, budžets atļauj, tur ir viss pa maksimālo. Man, ko jums liet, tādu vai šitā teikli pilnībā vienalga. Klientam ir taisnība, pilnīgi nē, tā nav, jo klientam nav pieredze. Klubi, kur te apčukarē ar ūdenspīpēm tā. Tas bija tāds, šitais ir ļoti interesanti. Labdien, lielais notikums, jaunā epizode. Šī, man liekas, sanāk jau 6. pēc kārtas. Šodien neviens cits kā Leonards Putniks pie mums ciemos podkāstā. Čau! Mēs katru podkāstu iesākam ar to, ka pastāstam nedaudz par viesi. Un meklējot informāciju par tevi, atradu vairākas tādas interesantas lietas. Es zinu, ka tev ir bārsīgs. Te ir rakstīts, ka tev ir Daikiri Rīga. Tad ir izbraukuma bāri. Un, attiecīgi ir arī citi pakalpojumi, kas saistīti ar viesmīlību un tā tālāk. Bet, kas bija interesanti, papildus uzņēmējdarbībai, Leonards aktīvi darbojas kā pasākumu vadītājs un DJs, specializējoties kāzu svinību organizēšanā un vadīšanā. Šīs skan arī man ļoti interesants. Iespējams, man ir kaut kāds talants vai darbs, par ko es pats nezināju, bet kur tāda informācija nāk? Tas ir es nezinu, tāpēc es gribēju pārbaudīt. Bet bija tāds ļoti foršs, man liekas, apkopojums visam. Kopumā Leonards Putniks ir aktīvs un radošs profesionāls, kurš veiksmīgi apvieno uzņēmējdarbību viesmīlības nozarē un pasākumu vadīšanu un dalību auto. Ja neskaita to pasākumu vadīšanu, tad dalību autosportā. Autosportā. Jā. Tāpēc jā. Super, mums ir vēl viena epizode. Un jā, šodien parunāsim vairāk par visām lietām, kas ir ar bāru saistīts, kas ir varbūt ar dažādiem dzērieniem, kas ir ar to viesmīlības aspektu, cik tas ir svarīgs un daudzām citām lietām. Bet pirms tam iepriekšējais viesis, kas mums bija Marks Dainis, ir Back to Base, un viņš uzdeva tev sekojošu jautājumu. Kas ir tā lieta, ar ko tu dzīvē visvairāk lepojies? Ar ko es dzīvē visvairāk lepojos? Es domāju, ka tas mans Bārs X. Tagad viņam ir 8. gads, un tā bija iestāde, kur es principā kopā ar partneri, kas tagad man jau ir nomainies, bet kopā ar partneri mēs būvējām visu, krāsojām, špaktelējām, likām vadus un vispārējais. Un attiecīgi tā bija vieta, pa kuru pašā startā, kad mēs attaisījām, neviens necēja, ka tas aizies, bet tas aizgāja, un tas jau pastāv diezgan ilgu laiku, priekš Rīgas, man liekas, nopļos 8 gadus, tas ir tiešām jau tāds labs termiņš. Un cilvēki, ka toreiz nāca jau pirmajā gadā, viņiem bija tāds, tas ir reāli, jūs tiešām varētu attaisīt tādu bāru, baigi forši. Bet necēja, ka mēs dzīvosim ilgāk, bet redz, kā mēs izdzīvojam ilgāk. Bet, ja kāds nav bijis, tas ir bārs, kas ir ar speakeasy konceptu. Kas man tajā visā patīk, ka tas nav vienkārši kaut kāds jauns, stilīgs konceptiņš, kas tagad modē tur tik to kā trendā, bet tā ir reāla Amerikas vēsture, kad bija sausais likums. Bāri bija saukšies speakeasy, tā kā runā klusi, runā viegli, tāpēc, ka bāri bija paslēpti, un cilvēkiem vajadzēja kaut kur ballēt, pavadīt laiku, tur tusēties un tā tālāk. Un tās iespējas nebija, jo viss alkohols bija aizliegts. Viņi tā kā nedrīkstēja pārdot, viņi nedrīkstēja ražot, bet viņi drīkstēja lietot. Un attiecīgi visi šie bāri bija paslēpti, bija jāzina, kā viņos tikt iekšā, pieņemsim, kā mēs šajā telpā esam, neviens viņu cits neatrast, bet te ir pēkšņi bārs. Un mēs to pašu konceptu gribējām ieviest arī Latvijā. Mēs bijām tādi pirmie un tagad vairs neesam vienīgie, bet diezgan ilgu laiku mēs bijām pirmie un vienīgie Rīgā. Un arī cilvēkam patīk un aizgājam. Tas ir kaut kas tāds, tu aizēji un tev ir tāds, kaut kas tāds Rīgā, es pat nezināju. Tas ir tas speakeasy, tas koncepts? Jā, speakeasy, tāpēc pilnais noslēgums ir Bārs X speakeasy. Jā. Ok. Jo es zinu, ka bija arī tāda kafejnīca speakeasy. Domāju, tur arī starp citu šo jautājumu man bieži uzdot par to speakeasy kafejnīcu, bet tā bija, man liekas, Valdemāra ielā atradās, bet tā bija vienkārši kafejnīca ar grāmatnīcu apvienot vai kaut kā tā. Pats tur neesmu bijis,
bet redzēju no malas, un tur nebija tas speakeasy. Tur vienkārši speakeasy bija, teiksim tā, līdzīgi uzrakstīts, bet nav nekāda sakara ar to speakeasy. Kā nosaukums, Jā, vienkārši tīri kā nosaukums, jā, bet sakara ar to tieši tam nebija. Jā. Bet tev, man liekas, ir vēl vairāk citu bāru, vai ne? Jā, patiesībā. Izstāst, kas ir vēl tas, ko tu dari tanī lauciņā, kas ir par un ap pasākumiem vai attiecīgi viesmīlības nozari? Jā, tad vēl man ir 2 bāri. Bārs Marmelāda Agenskalna tirgu, bārs Deikirī baznīcas ielā, tas tāds stilīgais surmu kokteļu bārs. Un, protams, ir Bārciks Catering, kā arī mēs redzam šeit. Tas ir principā mans tāds, kā varētu teikt, pamatbiznes. Tajā visā esmu jau ļoti sen, godīgi sakot, gadus 13 vai 14. Un es tieši šodien, kad nācu šeit, es atcerējos, sēdēju mājās kaut ko telefonā, un es domāju, ko man varētu jautāt, ko es varētu stāstīt. Un tad es atcerējos, ka patiesībā viss tas man tā karjera, pat pirmā diena, kad sāku strādāt šajā industrijā, sākās ar pasākumu. Un diezgan tādu glauno. Okay. Es tur nebiju pilnīgi, es biju galīgi vēl jauns, man tur vajadzēja pamazgāt trauks. Tas bija tā, ka mēs tur sēdējām ar vecākiem, bija kaut kāda valsts svētki, sēdējām mājās, kaut ko ēdām, un man tur raksta vai zvana čoms. Es tā laikā spēlēju grupā, bungas vai ģitāru, neatceros. Un viņš man zvana, čau, Leo, Klau, nu tu tur... es paralēli vēl kūks cepu vienkārši priekš sevis. Man tā kā patika tur visāds deserts taisīt, kad es biju jauns. Jā. Man zvana čoms no grupas, saka, Klau, Leo, man te brālim ir tur pasākums, bankets, viņam tur vajag tā kā cilvēku, kas mazgā glāzes, tā tālāk, tur piepilīts, kā barbeks, tagad jau to tā devē. Un es tāds, labi, paldies par piedāvājumu, kāpēc man, tu tur kūks sep, un tā man tāds, kūks sep, un tur glāzes mazgāt, vajagais sakars, bet viens tas pats. Un man liekas, ka tajā pašā vai nākamajā dienā bija tas pasākums, ka tas viss ļoti ātri notika. Es teicu, jā, davai. Un es aizbraucu un strādāju toreiz vēl ar tādu Lauri Grasu. Edgara Grišula noteikti tādu pazīstamu industriju cilvēku. Mums bija bankets, man liekas, ka steakhouse īpašniekam pie viņa mājās. Tur bija tāds baigi glaunais, tā tālāk. Priekš tā laika likās vispār kosmos. Un es atbraucu, atceros, es tur mazliet... Kurš tas bija gads? Cik tagad 15, kaut kāds 12, 13, negribu samelot. Okay. Man ir kaut kāds laika posms, kad man tie visi gadi jūg, bet, man liekas, vismaz 10 gadus atpakaļ. Un, es aizbraucu, un es to visu redzu dzīvē, man tāds tā kā, es ieraudzīju to mājas, ieraudzīju tos bārmeņus, kas ir tīgi forši saģerbušies, un visu tos dzēriens, un bija tāds, šitais ir ļoti interesanti. Tad nostrādāju, un kā vienkārši, kā normāls žeks tajā laikā, es, principā, kad biju jauns, bija tāds salīdzinoši tāds, varbūt pieaudzis galvā, un kaut kādas lietas tehniskas saprat, kā tur glāzi pareizāk nomazgāt tā tālāk. Tā teikt, kad bija jaunāks, kā vecāki to visu iemācīja. Lūk, un tad man paaicināja uz otru pasākumu, trešo, un tad jau tas viss aizgāja, un tad sāka strādāt tādā kafejnīcā Mākonis, kas tagad jau varētu devīt par restorānu kokteļu bāru, kas joprojām pastāv. Ir gan viņš citā lokācijā, bet, visi tie īpašnieki un viss tas vaibiņš ir viss tas pats. Kur tagad ir? Viņš bija stabilā. Viņš bija stabilā, un patiesi, tagad viņš ir stabilā. Bet, kas ir interesanti, pirmais Mākonis bija Vecrīgā. Tas, kas bija Vecrīgā, bet tu tur esi bijis. Tu tur nāc. Jā, man liekas, tur vēl netālu tur strādāja kādreiz atpakaļ. Un tas bija tas īstais, tas romantiskais Mākonis. Tur bija 4 stāvi, daudz par to nezināja. Un tad mums tur daudz visās labas balītes bija. Tur bija augšais tā, īstenībā turpat pasākumiem bija tā kā semināri telpas. Jā, viņi bija tā kā šī telpa, varbūt pavisam tāda neliela telpa, bet viss tāds ir tik tāds romantisks, interesants un tā tālāk. Es tur pavadīju vairākas gadus no savas dzīves strādājot, sāk kā trauku mazgātais, beigās man tur pieslēdza kā konditoru, konditoru skaļi teikts, bet tādu easy. Es biju aizmirsis par to vietu vispār. Jā, un tagad es nezinu, kas tur ir, man liekas, Andela vai kaut kas tāds. Mums pat īstenībā bija tā, ka pēc vidusskolas laika mēs piedalījāmies visādās augstskolas sacensībās. Mēs vienā mirklī prātojām tanīs telpās, kur Mākonis tagad ir. Mēs tur varētu uztaisīt viens tur studiju kaut kādu, fotostudiju no sērijas, otrs tas te kaut kādu tur skaistumkopšanas salonu, trešais tur pielika kaut kādu kafejnīcu bāru, tu salikt to visu kopā, tur tāds, baigais centrs, bet
zinot to, cik zaļi, cik nesagatavoti mēs bijām tajā mirklī, es ļoti priecājos, ka mēs to neizdarījām. Jā, es šaubos, ka... tāpēc, ka mums viss būtu aizgājis pa burbuli uzreiz, man liekas. Es šaubos, ka arī tajā laikā to ir pacelt. Ja godīgi. Bet jā, tēls bija inšīgs. Bet viņi arī to pašu mēģināja panākt. Viņiem bija kafejnīcas, restorāns, tajā pašā laikā kokteļbārs un tas viss apvienots ar dizainu, tā kā telpu, kur viņi tirgoja kaut kādas dizaina lietas. Jā, tā kaut kā. Izstāst varbūt par pasākumiem kā tā. Cik bieži, es zinu, ka skaidrs, ka korporatīvos pasākumos principā gandrīz vienmēr ir vai nu pašai telpai, vai nu kā savādāk ir tas gan caterings, gan arī bāra pakalpojumi. Izstāst, kā ir ar privātajiem pasākumiem, visādas dzimšanas dienas, kāzas un tam līdzīgi. Cik bieži tur tas ir sastopams? Zini kā, kopumā ar pasākumu ir tā, ka es kā izbraukuma bārs un arī daži no maniem konkurentiem lielos vilcienos atšķiramies ar to, ka ir tā kvalitāte, kā mēs paši ikdienā strādājam un pērkam kaut kādas lietas, kaut kādas pakalpojumus. Mēs zinām to, ka ir vienmēr uzņēmums, kas piedāvā visu no līdz Z, kas tev pilnībā viss izdarīs. Ja, tu gribi to kvalitīvu, tas viss maksā, teiksim, diezgan daudz. Ja tu ņem no cilvēka, kas it kā to visu var nodrošināt, bet nav tik dārgs, tad skaidrs, ka visur kvalitāti pieklibo. Jo tas cilvēks vai tas uzņēmums nevar būt visā tajā pietiekami labs. Attiecīgi, es arī kādreiz pats gribēju ļoti attīstīt kaut kādu savu aģentūru, kaut ko un darīt visu uzreiz, un lai visiem vieglāk. Bet patiesībā sapratu to, ka labāk būt ekspertam vienā konkrētā jomā un to darīt līdz galam un pareizi. Attiecīgi no tā arī izriet tas, ka mūsu kā izbraukuma bārs izvēlās cilvēki, kas varbūt novērtē to kvalitāti, un viņi grib mūsu savā pasākumā. Pieņemsim, kā arī tu minēji, ir telpas, kuros ir savs ēdinātais, ir savs bārs, bet jautājums, kāds ir tas bārs un ko viņi var piedāvāt. Mēs braucam gan dzimšanas dienās, gan kāzās, lielākoties tas ir kāzas un korporatīvie. Bet, protams, vienmēr tas klients izvērtē, un es arī viņam godīgi pasaku, vai viņam tas bārs tāds ir nepieciešams. Kāds pasaka, hei, mums tur ir vasaras balīti, mums tur sideriņa, aliņa un tādas lietas, ja viss tāds izīgauns, saka, varbūt mums nevajag, varbūt jums vajag vienkāršāk kaut kādu servisu. Kad cilvēki grib jau kaut ko smalko, un viņi grib to atmosfēru tādu, kāda ir manā bārā, ka es ir mēģinu to devēt, ka pie jums nevis atbrauc vienkārši bārmenis, bet pie jums atbrauc bārs Siks. Jā, tieši bārs Siks, vai tur ir, vienalga kāds no manām iestādēm. Ka to, ko jūs paši dabūjāt pie mums, un to atmosfēru, to kvalitāti, visu to, teiksim, kvalitīvo ledu un pareizo putiņu, pareizo temperatūru, tas viss ir atbrauc pie jums, un tā ir tā liela atšķirība. Jā. Tāpat arī restorāni daudz, visādi stilizēti restorāni, kaut kāds piemēram itāļu restorāns, jā. Viņiem ir tas savs koncepts, un viņi ar visu to interjeru, visu kopā pie sevis strādā. Attiecīgi, ja piemēram kāds tieši to vēlās, tad viņi pie tevis tā arī atbrauks. Un atkal ir kaut kādi ēdinātāji, kas ir tādi universālāki, ar vienkāršākām uzkodām un uz to specializējās. Okay. Bet arī tam pašam konceptam, kad ir vasara, kad tur vienkārši jāsalē varbūt kaut kādu ūdeņu dzērienu vai kaut kādi, nezinu, kaut kas atspirdzinoši un tā tālāk. Ir taču arī forši, kad ir tas bārmenis, ir kāds, kas uzņemās visu to vadīt. Noteikti. Tālāk, ne? Protams, jo tas ir līdzīgi, ka arī daudz pasākumu organizatori tagad saka, ir tīpaši kāzās, kad līga saka, nē, mums tur bāri nevajag priekš kā, mums tur 70 cilvēki, mēs tur paši savu salēsim. Tas, 70 cilvēku paši salēs, tas ir diezgan daudz tāds miskas uz galda, ja tā godīgi, visās pudeles izlaist tā tālāk. Un arī, citreiz arī nav neviens, kas novāc, ja? Tieši tā. Un labi, tagad jau tas ir mazāk, bet tad viņiem saka pasākumu organizators, ka hei, bet ēdienu jūs arī paši gatavosiet. Un diez vai jūs gribat atpūsties. Tad jau par bāru arī jāpadomā. Ko domā par pudelēm uz galda? Zini kā, pudeles uz galda ir tāds izgājis posms, bet teikšu godīgi, es uzskatu, ja pieņemsim, pēdējā laikā man ir daudz pasūtītāji arī no Latgales. Un viņiem tur vienmēr opīts vai kāds tur taisa savu kaut kādu kanģu. Un es saku, liekat uz galda. Tas ir ok, tas ir jūsu tā kā ģimenes pudeles, ģimenes brands, tas ir ritīgi forši, tas ir kaut kas tāds unikāls tikai priekš jums, lai tas arī paliek. Jā? Vai pieņemsim ir kaut kāds galdiņš, kur tu sēž tur pieaugušāk cilvēki, kas dzer tikai vīnu, vai viņi negrib tur, zin kā, visu laiku celties augšā, iet pie bāra. Tas ir ok, bet uz visiem pārējiem galdiem tur, zin kā, stipra alkohola un kolas, galīgi no go, jo tas ir izbojā to bildi, to dekoru, un nav vajadzības, jo
cilvēkiem, zin, tas dzēriens nestāv tikai no glāzes, stipra alkohola un kaut kādu uzdaramā, bet tev vajag ledu, tev vajag tur laimiņu vai kaut ko vismaz to bāzes. Attiecīgi, to uz galda neuzliks. Tad izstāst varbūt vienu citu vēl lietu. Es zinu, ka noteikti būs vairākas līgavas, kas varbūt tuvākajā laikā pracās un skatīsies šo epizodu. Un viņš tās domās, kā man to bārmeni vajag? Man jau es jau tur esmu pārtērējusies, tur nezinu, kleitai, kur bija, tur, teiksim, varbūt jāuzprasa, lai līgavens nopērk, teiksim, dārgāk, vai varbūt es zinu, ka viņš tur varbūt ļoti tur gradzenā iztērējies, vai vēl kaut ko, vai tur paņēmuši, mēs esam, teiksim, tu viesinām, vai vēl kaut ko. Varbūt, ka bārs ir kaut kas tāds, uz ko var ietaupīt. Izstāstīja, kas ir tie plusi, kas ir tie mīnusi? Ja, tas labs jautājums par to, vai var ietaupīt. Lielākoties pieredze rāda, ka īsti nē. Jo kā notiek? Protams, ja mēs pareiķināsim visu korekti, piemēram, alkohola patēriņš, tur bez bārmeņa ar bārmeni, viņš būs identisks. Varbūt, kad nebūs bārmenis, patēriņš būs lielāks. Bet tas uz visu fonu neko daudz nemainīs. Bet tie cilvēki nopērk tās pudeles, kaut ko rītīgi pa daudz, kaut ko rītīgi pa maz, tad viņi skraid pa veikliem, tad viņi paši to visu vadā, tā tālāk, un beigās vienmēr vismaz pusi paliek pāri. Jo visiem bail, ka, bet šī beigsies, un ja beigsies, tad tur visu uzreiz domās, viss slikti, mums obligāti vajag tā kā kārtīga rezerve. Jā. Un skaidrs, ka tagad jau ir visādi outleti, kas piedāvā uz realizāciju paņemt, bet lielākoties tas cilvēki nopērk visu uzreiz, un tas viņiem paliek pāri. Un cik reiz esmu dzirdējis, ka pasūta pie manas bārnas, saka, jā, mēs negribējam tā kā tajā pasākumā, mums tur čom joprojām stāsta, ka jau 3. gadu pie viņiem stāv tur tas džins, un viņi vienkārši nevar viņu izdzert. Un beigās sanāk, tas, ko tu iesaldies visā tajā alkoholā, būs tik pats, cik plus mīnus viss tas normāls bārmiņu pakalpojums. Bet arī viss tas galds un viss klājums un viss pasākums padarīs, būs kvalitīvāks, būs smukāks un būs kontrolējamāks. Jo ne jau tikai arī pasākumu vadītājs vai DJs paņem uz sevi to pasākumu kontroli. Ja? Esmu bijis pasākumos, kur DJs tāds ir diezgan tāds nekāds, teiksim tā, un tā mūzika nav pietiekami labi pie atmosfēras, un saprot, un pasākumu vadītājs vispār citu nebija. Viņi negribēja, it's fine, jā. Un es skatos, ka tā kā vispār nav nekāds tusiņš, visi ir tik bēdīgi, visi tādi lēni un kautrīgi un tā tālāk, un es domāju, es arī nevaru, kā man laiks stāv, man gribas, lai laiks ies priekš. Un sāku taisīt visādas minīgas. Stiprāks kokteils jau. Jā, no sērijas, bet es sāku taisīt visādas tur tos garšīgos šotiņus, kas arī tāda mūsu feature. Jā. Un tic vai ne, bet tiešām stundas laikā tā balīt, ritīgi iegriežās, mainījās, viss tas vaibiņš. Parasti tev ir otrā, parasti tev ir visi jāslāpē. Jā, bet tur vajadzēja palīdzēt. Okay. Un DJs jau domāja, ka viņš tur baigo to labo muzonu liek, bet tā nebija. Joprojām nekas nebija mainījies, bet man bija tāds, es savu darbu izdarīju, par to neviens nezināja. Viņš tāds zināms DJs? Nē, tas vienkārši kaut kāds tur no malas, kādu pazīst pasaules. Okay. Bet, un tas to pasākumu es uzskatu, ka arī tiešām izglāba. Un tā ir tā kontrola, ka es arī pārējiem saku, ka, kad mēs atbrauksim pie jums tur mums nav jāstāsta, ka šitiem lējiem vairāk, šitiem mazāk. Es saku, viss notiek tā kā bārā. Mēs paši nofiltrējam, jo mēs arī paši uztveram to, ka varbūt nav tā kā bārā, ka pie manis atnāk ciemiņi, ka esmu principā ciemiņš jūs pasākumā, bet mēs to kontroli tā kā veicam. Kas taisa visu vizuālo noformējumu? Restīvi, visas dekorācijas, kas ir ap bāru, šitos ēdienkartes, es zinu noteikti, kas vēl ir. Varbūt ir vēl kaut kas no tādiem vizuālajiem. Lielākoties ir tā, ka ir diezgan atkarīgs no pasākumu koncepta un telpas, jo, ko es vienmēr jautāju pāriem, vai bārs ir pieejams uz vietas. Mums, protams, ir vairāk savas izbraukuma letas, tur balta, melna, tā tālāk, liela, maza, bet es vēl teikt, vēl jaunu uztaisīju. Jā, tagad vēl uztaisīju jaunu, un godīgi sakot, ir tā, ka katru gadu uztaisīju savu jaunas letas, tās, visu šim gadam pietiek, tā kā varu pa 2-3. Nākamā gadā, man jau aptuveni gribās kaut ko citu. Vai pamaini, tā visu laiku kaut kā attīst, jā. Bet pirmais ir bāra leti, ja es prasu, vai ir uz vietas. Ja ir uz vietas, protams, ka mums ērtāk strādāt ar leti, kas ir, tāpēc, ka tur izliet, un tur viss tam paredzēts. Bet ir iestādes, kur tā leti ir, bet viņi ir diezgan, krimināli, teiksim. Bet ja viņi, rekur, tā kā galdiņš, piemēram, kaut kāds... Protams, ka tas nedara, tas ir slikti, jo tas uzreiz ir tāds, kā lai saka, tāds
old schools, lai te jābūt tā kā tiešām bārā, ka tev ir darba virsma, tad mums ir pacēlums, kur ir glāzīts. Jā, ir modernie bāri, kur viss ir vienā līmenī, bet tas noteikti nestrādā ar galdu. Galds ar brunčiem, tas ir no-go. Ir, diemžēl, pasākumi, kur joprojām nāks strādāt tādā formātā, tas ir vienkārši variantos, kur mēs pieņemsim to ietekmēt nevaram. Bet jā, par dekoriem runājot, tad atkarīgs no tā ir leta vai nav, un es pat teiktu, atkarīgs, cik pasākumā traki ieguldās dekorācijās. Jā, ja man tur pasaka, ka mums pieņemsim bija tāds pop art pasākums, kur ir tā kā dekorācijas, kas man vienkārši nav, kas ir specifisks vienam pasākumam tā tālāk, tad, protams, mēs runājam, ka dekorātori palīdz izdekorēt to bāru. Letas varbūt nodrošina savējās, bet viņi palīdz ar dekoriem. Kokteļu dekorācijas, protams, viss nāk no manis, un arī dzērienkarts nāk no manis, un pieņemsim, ja tur pāris grib, tur, teiksim, nevis. Viņiem patīk tas mans dizains, bet viņi grib nevis rozā, bet tur zilu vai sarkanu, ok. Bet ja viņi grib kaut ko ritīgi custom, ielikt tur savus tur dzīvniekus, kā kokteļu bildi vai kaut ko tādu, tad viņi taisa paši, jo vienkārši viņi paši zinās labāk, kā to vajag, jo tas tāds ļoti individuāls pasūtījums. Jo man liekas, tādā ziņā uz kāzām ir diezgan vienkārši, tāpēc, ka tur diezgan bieži atkārtojas, teiksim, kaut kādi tur tie visi tie elementi. Jā, protams, jo, zin kā, pirms 2 gadiem viss tā kā, mums būs kāzas meža stilā zaļas tās, wow. Būs arī sunas. Jā, wow, zaļas kāzas nav redzēts. Jā, tāpēc mēs to universāli uztaisam un mainam krāsu. Jā. Izstāst man, ir tā vai nav, bet nesen viens kāds pārsteidz, ka viņi gribēja paņemt šitie te, man liekas, Spirits vainā vai kaut kādā vienā no lielajiem outletiem iegādāties alkoholu. Un tur ir tā kā, ja tu paraksti to līgumu, tad tu vari saņemt to naudu atpakaļ. Bet viņi man stāstīja tā, ka tu dabūtu tikai 30% laikam atpakaļ no tās summas kopējās. Es pats personīgi tur neesmu tā pircis, jo, man ir uzņēmums alkoholu, tas nav oktāli, bet jā, es biju pats lasījis, ka tā ir, ka tu vari atgriezt ne vairāk kā 30 vai 50% atpakaļ. Man liekas, ka tie bija 30%. Nē, lai arī tas ir 30% no kopējā apjoma, bet es saprotu, ka tā ir summa 30%, ko atgriež no neatvērtajām pudelēm. Vai tas tā nav? Vai es jālic kaut ko? Nē, laikam, ka summa, notiek laikam, ka summa nevis apjoms. Viņam tā arī vieglāk izreikināt. Attiecīgi, tu vari tur paņemt kaut kādas dārgos šampus, vīnus un kaut kādas lētos alkohols, bet tā summa ir tik, cik ir. Tas ir jebkurā gadījumā labāk kā nekas. Tāpēc viņi ir tu iziet, ka tie cilvēki var paņemt uz realizāciju, bet, bet ja tu vienkārši iepirksi daudz kaut ko pa lieku un specifiski, tas tā būs, jo man bija nesen pasākums pieteicies, ka saka, visu ok, visu forši, bet mums tur savs alkohols, diemžēl, ir iepirkts tālāk. Saka, nav nekāda problēma, easy, vienkārši atsūtīt to, kas jums ir. Un viņi man atsūta, mums tur ir kaut kāds superdārgais šņamps 2 pudeles, un tad mums ir 20 pudeles ar pink džinu. Un man tāds, neviens vairs nedzer pink džinu. Un tur, nezinu, un kaut kāds viskijs. Jā, es atbraucu, izrādās, tas viskijs ir kaut kāds super lētā gala, un parasti viskijs dzer tie, kas cik saprot no viskija, ka viņam patīk, ka viņi tādu nedzers. Un tad, kas notiek, kāpēc man arī nepatīk braukt ar svešu alkoholu vai to, kas ir uz vietas, visiem tāds, tas barmenis bija vispār nesagatavojies, viņam nebija viskijs, viņam bija tikai pink džins. Tas barmenis servis, es viņam negribu ieteikt. Viņi tā kā pat nemācīja pareizi sareitināt alkoholu daudzumu. Un kurš vainīgs? Pēc viņu skata, pēc tiem 7 cilvēkiem, kas bija pasākumā barmenis. Bet patiesībā es neesmu vainīgs, es tieši gribēju klientam panākt pretī. Un ko tu dari tādā gadījumā? Neko, godīgi sakot, tāda pasākuma ļoti maz. Es, protams, izvērtēju, un es vienmēr tāpatās saku, ka, hei, es savu alkoholu paņemšu līdzi, un jums tāpatās nebūs viss nepieciešamais nopirkts, un kaut kas iet vairāk, kaut kas iet mazāk, un vienkārši skatīsimies pēc situācijas. Ir atkal citi uzņēmumi, tieši uzņēmumi, kuri saka, nē, mums būs viennozīmīgi savs alkohols. Tas ir gadījumos, ka pieņemsim viņiem kaut kādu sponsoru savi. Tur lielākoties viss kārtībā. Mēs jau kopā saskaņojam daudzumus, un viņi to visu nodrošina, tāpēc nekāda problēma. Jo, principā, viņi vadās pēc tā, ko es viņiem pasaku, un tam līdzīgi. Kā ir ar kaut kādām... pieņemsim, ir Ziemassvētku sezona, tā tālāk skaidrs, ka ļoti daudz korporatīvu un tam līdzīgi. Kā ir ar izbraukumu bāru, ar kaut kādām pārbaudēm no valsts iestādēm un tam līdzīgi? Viņi ļauj tā diezgan brīvi tā darboties vai... Tur nav nekāda tāda ierobežojuma. Ja pieņemsim ir tirdzniecības, mums ir izbraukuma kas, vispārējais tāpatās notiek savu rēķinu.
attiecīgi rēķinas un ja nepieciešams ir līgums. Es pamanīju to, ka pie bāros glabā visus tos korķīšus un tā tālāk, ka tur kasa nostur tās uzlīmes vai kā. Izbraukumos arī kaut kas līdzīgs? Jā, tā ir akcijas. Es zinu, ka izbraukumā lielākoties tev ir realizācija. Tas ir vairāk domāts bāram, pieņemsim, tu esi attīstījis pudeli, kas tu zini, ka tu viņu izlies tikai pusgadu laikā. Kaut kas specifisks. Jā. Un, vai tu tur ieliec to geizeru, lai to viņš vieglāk līst ārā. Tad to korķīti tu saglabā ar tā domu, ka jau to atnāk pārbaud, tu paprasi, kur akcijas no šīs pudeles un paprasi tavu pretī pavadzību. Tad tu vari iedot uzreiz. Izbraukumos savādāk, izbraukumos viss ir uz realizāciju. Attiecīgi, es kā izlietu to pudeles, vienkārši uzreiz viņu izmet ārā un viss. Okay. Tā kasīšana nost, it kā jau ir jāplēš visas tās akcijas. Problēmas to nav. Jo ir tie rēķini un rēķini par konkrētu pakalpojumu, un tu iekšēji sev jau noraksti, ko tu esi iztērējis uz konkrētu pasākumu vai uz mēnesi. Jā. Un kad ir kasa, tad vienkārši kasa. Rekur tev kasa, izbraukuma licences un tirgojas. Kādreiz bija tā, ka iekšlapās, cik es saprotu, tagad var tirgot dzērienus bez problēmām, kad tev ir izbraukuma bāra kasa, un ja tev tā nav mācība iestāde un tam līdzīgi. Bet, ja tu ārā gribi tirgot tieši tā kā uz ielas kaut ko Rīgas svētku, tur tad jāskaņo. Bet to parasti jau skaņo arī visi tie paši lielie organizatori. Viņi iesniedz domē, dokumentus un tā tālāk. Bet tā ikdienā, principā, problēmas vairs nav. Teresīts, man liekas, vēl varēja. Ne, uz teres arī nedrīkst. Arī nedrīkst? Uz teres tev nedrīkst būt bārs. Tur bija tie ierobežojumi, godīgi sakot. Katru gadu, man liekas, pamainīja. Bet pēc 10, man liekas, nedrīkst. Tā kaut kā. Okay. Jo es atceros, pat lēti tev nedrīkst būt uz teres. Es atceros, ka Vecrīgā bija cevišķi Covid laikā vairākas vietas, kas tieši tā kā tirgoja. Tajā laika posmā varēja. Tad varēja, tagad vairs nevar. Tur ir vispār. Viss mainās, ja? Jā, tie iekšē noteikumi mentās reizes pamainījušies. Tu teici, ka ir visādi pasākumi, citreiz tur mēdz būt varbūt kaut kāds garlaicīgāks DJs vai vēl kaut kas. Kas ir tanīs pasākumos, kad ir visi šitie te mokteļi, viņi saucās, ja tie bezalkoholiskie dzērieni? Godīgi sakot, man ir salīdzinoši maz pasākuma, kuri tikai viss bezalkoholisks. Tā, ka viss bezalkoholisks. Ir bijuši pāris, bet salīdzinoši maz. Tas ir vairāk uzņēmumu pasākumos. Vismaz manā gadījumā, kad viņiem ir kaut kāda gara pauze vai kaut kāda, uzņēmuma svinības, un viņiem kaut kāds iekšējs noteikums, ka viņi tur darba laikā nedrīkst lietot alkoholu pa tajā vienā dienā, vai arī ir bijis kāds atgadījums, un tad kopš tā laika viņi tā pieņēmuši. Nē, patiesībā atcerējos par vienu pasākumu. Toreiz man vēl nebija Barsiks catering, un Barsiks vispār. Es biju strādājis tādu uzņēmumu bar department, savulaik viņi bija tādi diezgan lieli, tādi kā konsultanti, un taisīja dzērienkartes un bankets. Principā visu to pašu, ko es tagad. Un mums bija pasākums priekš Evolution Gaming, viņi pasākumu katru gadu no viņu sūta, no viņiem. Un tur bija 2 vai 3 tūkstoši cilvēku, tas notika First klubā, un bija tur diezgan tāds traģisks atgadījums. Pirms gada noticis, neizziņāšos, tāpēc viņi nolēma, ka viss pasākums būs bezalkoholisks. Un man viņam vajadzēja uztaisīt dzērienkarti, bet tā, lai tas ir krūtu. Evolution Gaming, budžets atļauj, tur ir viss pa maksimālo. Un man vajadzēja kaut 7, 8, man liekas, kokteļus izdomāt bezalkoholiskos. Skaidrs, ka tev tur Marakujas, Sidonis ir tālāk, bet viņiem tāds, vajag vēl kaut ko reāli interesantu. Un tad tur sākās burkāni, bietes, tur visāds mērīs, tā tālāk. Tas bija ļoti tāds dīvains pasākums tādā ziņā, ka tie cilvēki, man liekas, viņus nebrīdināja, ka būs bezalkoholisks, negribēja to hype sacelt. Un tu vienkārši esi klubā, kur ir rītīgi kruts tusiņš, bet neviens neko ieliet alkoholisks nevar, nedrīkst. Man liekas, mums bija kaut kāds pāris. Es zinu, man liekas, kāpēc viņi neteica, tāpēc, ka viņi zinātu, ka liela daļa vienkārši neatnākt, sāku boikotēt to pasākumu. Iespējams, jā, arī tāpēc. Man baigā aizdomā, ka tā tas ir. Noteikti, bet tas bija tāds, interesants, tas, ka pilnībā katrs pienākumu vienkārši visu laiku tev tā kā sūdzās. Un tas gadījums, ko es teicu, ka beigās tas barmenis vainīgs, kas nav paņēmis alkoholu, bezalkoholiskajā pasākumā. Bet tas bija crazy. Mums tur kaut kādi bija 20 bārmeņi un arī tur 7000 kokteļi. Man pēc tam bija 40 litri kaut kādu burkānu sūpu palikuši, visādas tādas lietas. Okay. Jā. Lās. Es vienīgi atceros, man liekas, tas,
Man ir bijuši kaut kāda pasākuma, kur man saka, hei, tur vispār neviens nelietos alkoholu un tam līdzīgi. Un tās lielākoties ir kaut kādas vai nu kāzas vai dzimšanas dienas, kur ir pats tas jaunais pāris tādi, viņi baigi nelieto. Viņi visdrīzāk ir no kaut kādas, teiksim, kristiešu ģimenes un tā, viņiem draugi plus mīnus tādi paši. Bet es tagad domāju, vai tas kaut kur sasaucās arī ar vienu notikumu, kas laikam bija štatos. Jaunais pāris vegāni. un šitais tā, viņi visu to ēdienu arī pasūtījuši vegāniski. un viņiem, kas tur bija, laikam, vai līgos tēvs vai kas, viņš bija ritīgi dusmīgs par to, ka, hei, nav ne gaļas, nekā, nav pat ko ēst. Tad viņš bija sācis pizzas sūtīt, un tad visus tām pizzām nenormāli panesās. Un es tikai domāju, vai tās balītes, kur ir tās mokteļu balītes, vai tur arī ir no sērijas tas tēvots, vai kāds, kurš, hei, man vienalga par jūsu burkānu sulām un tur cidonī, tur šitiem te visiem, un paņēmis kaut kādu mazo špuhtelīt līdzi. Ir. Tas vienmēr ir. Protams, ja viņi paredz tādu gadījumu, bet tas ir arī, tas pat nav obligāti pasākumā, kur viss bija bezalkoholisks, bet pieņemsim, kur pāris izdomāja, ka sākumā tikai mēs tur bezalkoholiskos vai kaut kāds vieglos dzēriens lējam, kaut arī es vienmēr saku, ka nav jēga sākumā liet tikai vīns, jo no vīnas atzīties patiesībā ātrāk nekā no kokteļa. Nu, lūk, un tāpat tās vienmēr tiešām kaut kāds tur tēvots vai kāds, kas tur, man tā nedoties aiziešu, man tur mašīnā tur mēties kaut kādu pudulu, salai vienkārši man uz ledus un viss, vai arī, tur cenšos izsnīkot un, sarunē vienu normālu dzērienu, tā. Bet jā, es arī pāriem vienmēr saku, ka pasākumos nevajag iespringt uz to, ka sākumā, ka pieņemot, modē ir tas viens welcome drinks visiem. Tu nokrāmē letu un viss nāk un sūta. Es personīgi vienmēr esmu pret to. Man tas nepatīk, tāpēc, ka tajā brīdī, ja tev varbūt 200 cilvēki atnāk reizē ar autobusiem atbrauc, jā, bet tas ļoti rēti un tas tikai korporatīvos. Ja tev ir, pieņemsim, kāzas, es vienmēr pret to tādu lielo welcome drinku vai kaut kādām bolēm, tāpēc, ka tas viss stāv ārā silti, karsti. Kāzas ar prātam mēdz būt, man liekas, bija kaut kāds 1 vai 2 kāzas noteikti, kur mēs, principā, pāris autobusos vienkārši sakāpām, tu braucām no viena punkta uz otru. Nē, kad tev pieņemsim vairāk autobusu atbrauc un tu reizē visi kopā cilvēks atbrauc. Tajā brīdī ir forši, ka viņi uzreiz paņem dzērienu, nav tās rindas, bet kad tev vienkārši katrs brauc atsevišķi. Kā normāli notiek, ka katrs atsevišķi vai tur, nezinu, pa 5 cilvēkiem pēc 5 minūtēm, kā jau visos pasākumos lielākoties notiek, ka tad labāk tos welcome drinks tā nesagatavo, tāpēc, ka viņi visi stāv, viņi atūdņojas, viņi paliek negaršīgi un nesmuk. Un tad, man liekas, tas būs tā kā pirmo uzkodu, teiksim, kaut kāds tur tartars, uz maizītes izlikt ārā saulē, priekš 100 cilvēkiem, kur ieradīsies 2 stundu laikā, kas ar to tartaru notiks? Viņš būs maltā gaļa, palielam beigās, tā kā ceptie, čilik un karna. Tāpēc, es neesmu tādu welcome piekritējis. Un par to ir tas stāsts, ka nevajag, ja cilvēks iebremzēt ritīgi ar to vīnu proseko, jo no tā tu noteikti sadzersies ātrāk nekā no garā kokteļa, kur varbūt mazāk alkohols, bet tas cilvēks būs jau paņēmis to, ko viņam reāli gribās. Ok. Cik maksā bārmenis? Bārmeņas maksā dažādi. Tieši man ir savādāks aprēķins. Man vairs nav tā kā bārmeņa darbs, man ir viss tās servis maksas un alkohols atsevišķi. Tu vari izstāstīt, piemēram, vienalga, vai es organizēju korporatīvu, vai es organizēju kādas dzimšanas dienu vai ko citu. Kā man saprast, teiksim, skaidrs, ka varbūt es gribu to bārmeni vai kā opciju izskatīt, kad būtu forši, bet cik man tas izmaksās? Vai tas ir uz cilvēku rēķinās, vai tas kaut kā savādāk, vai kā tur kaut kādas formulas vai kā? Jā, tad pie manis notiek tā, ka, respektīvi, parasti mājaslapā aizpilda anketu. Protams, katrs pasākums ir bišķi individuālāks tā tālāk, bet ir tā standarta formula, kā es eju. Man ir 2 maksas. Viena maksa, kas ir servis maksa, kas iekļaus jau pilnībā visu saistībā ar bāru, atskaitot alkoholu un uzdaramo. Un otra maksa ir par alkoholu un uzdaramo. Kāpēc es tā daru? Tāpēc, ka mans darbs atbraukt saliet jums šampanieti vai hektoru, nemainās. Tā kā manas stundas, manas sagatavošanas, vispārējais ledus glāzes same. Bet tā daļa mainīgā, kas ir par alkoholu uzdaramo, tieši dēļ tā, ka tam cilvēkam ir iespēja, viņš saka, mēs negribam proseko, mēs gribam šampanieti, vai mēs gribam nevis tur parasto tekilu, bet mēs gribam, man tur nesen pasūtīt tekilu, kas pudelē maksā 200 eiro. Es saku, ok, mans pēc. Man, ko jums liet, tādu vai šitā tekilu pilnībā vienalga. Tā ir vienkārši pudele un tas vienkārši šķidrums. Ja jūs vēlaties,
Es jums varu nodrošināt tā kā prēmiju, luksus klases alkoholu, kādu vien jūs vēlaties. Vai arī tikpat labi kaut kāds jums ir savējs, varbūt, vai kāds tur, teiksim, opis uztaisīja kanģu, grib vienu kokteili to kanģu. Tāpēc man tā ir vieglāk reiķināt. Tās izmaksas pie manis, es teiktu, viss kopā, kas ir gan alkohols, gan viss tas servis no A līdz Z, tas vidēji, kā es saku, 30 līdz 40 eiro par personu bez PVN, bet 30 eiro tas ir gadījumā, kad ir kaut kādi, teiksim, 100 cilvēku un sporta spēles. Jo tas nenotiek nakts stundās, un tas pasākums ir īsāks. Ja. 40 eiro tas ir uz to gala, kad mums ir standarta, teiksim, kāzas, bet jums ir 30 cilvēki, kas ir ļoti maz. Un, attiecīgi, man paliem aizbraukt uz pasākumu, kur būs 10 cilvēki vai 60 cilvēki, baigi nav liels izmaiņas. Tāpēc, ka visur tāpatās visas vietas jāizbraukā, sagatavos jāuztais, viss jāpaņem, vienkārši jāpaņem. Cik mazliet vairāk pārskastas paņemt? Bišķi vairāk, ar visu kaut ko vairāk tev jāpaņem, bet tas tā organizēšanā visā pārējā laiks aiziet tieši tikpat. Tāpēc tāds, principā, tāds zelts vidusceļš ir tie aptuveni līdz 35 eiro no personas. Bet es teiktu līdz, ja tur mazāk dzer, skaidrs, ka būs mazāk. Tas ir leti un viss nepieciešamais. Jau iekļaut degustāciju. Arī, ka es saku, tā degustācija mums ir tāda bārā, ka nevis... Viņi tā kā atnāk pie tevis uz bāru no sākuma, nodegustē dzērienus un tad pasaka, hei, šito mēs gribam, šito mēs negribam, vai jā, kaut ko tur piekaļ. Degustācijā es godīgi sakot, gan vienmēr uzstājos to, ka izvēlēties to, ko es vairāk gribu, jo zin kā saka, klients vienmēr ir taisnība, pilnīgi nē, tā nav, jo klientam nav pieredze. Vai maz. Man tā pieredze liela, un es zinu, ka, ja kāds saka, nē, mums nevajag to kokteili. Es saku, ir 70 citi cilvēki, kas būs jūsu pasākumā, viņu vajag, ticiet man. Tev nav tā, ka bieži vien, kas man uzreiz ienāk prātā, ka varbūt, ka tev bieži vien saka, mums viņi visi tādi baigi vienkāršie, viņiem vienkārši vajag ieliet tur koliņu, ieliet viskiju, ladu, un tur nevajag visas tās putiņas, tur kaut kādus tur šitos te citroniņus pa virsu vai vēl kaut ko, vai tur, nezinu, tur nevajag mētāt tos ledus gabalus apkārt. Viņiem vajag tā, pa vienkāršo. Jā, tā ir ļoti bieži patiesībā, bet es vienmēr cilvēkiem saku to, ka, hei, jūs tagad esat atnākuši manā bārā, kāpēc ir tā degustācija notiek, tāpēc, ka tas pat nav gluži tā kokteļa izvēle, ko viņi atnāk. Vienkārši viņi atnāk iepazīties ar mani, ka, hei, pie jums atbrauks jauns, foršs, es vai mans kolēģis vai vēl kāds cits jauns, foršs, izskatīgs, smugs bārmenis, kas runā 3 valodās, kas būs kārtīgs un dzērieni būs šādā kvalitātē. Par to kāds jau tas dzēriens nav tik būtiski, bet tas, ka viņi iepazīstās ar mums kā tādiem. Un no tā ir izriet tas, ka es mēģinu iestāstīt to, ka neslīdziniet pasākumu, kurā būs mēs, ar citiem pasākumiem, kur bija varbūt bārmeņas noēdinātie vienkāršāks, tāpēc, ka, kad tev tā izvēle, pieņemsim, ir rumkola, džintoniks, tur skrūvi un vīns, visiem gribās parasto. Un, kad atbrauc mēs, un mums ir interesanti bezalkoholiski, interesanti alkoholiski kokteļi, viss kaut kas tāds foršs un tā tālāk, svaigs, paštaisīts, lokāls, tad tiem cilvēkiem tāds, es šo nebiju dzēris, gribu pagaršot. It īpaši, kas ir interesanti, vienmēr pavecāki cilvēki, pa kuriem domā, tie dzer tikai konjaku un tur šņabi, viss. Nekādas kokteļus viņiem tur nevajag, viņi beigās tikai tos kokteļus dzer. Jo tā omīte jau priecēs, forši ar cidoniem čaļu uztaisīšu kaut ko tādu, ko es nekad nebiju dzērus, vai tā kā es laukos taisīju cidonijas, krūti. Un viņai patīk. Viņa burciņā tur tas solis tāsē. Tieši tā, viņi tādu, man arī tā kā bērnības garš, un viņiem tas patīk, un viņiem tas interesē. Tas labs. Jā, tur tas stereotips tiek pilnībā nogalināts, un tie cilvēki tad, tiešām, man tur opus tur dzēru, viskiju sauru, likās, Man visās tā vēl lieta, kas mums ir, kā es saku, diezgan aktuāli, daudz korporatīvie klienti vai tās pašas kāzas, viņi saka, mums budžeta vispār nav. Mums nav tur, varbūt labākajā gadījumā tur paņemt vienu DJ, un tur tīri, cik faktiski sapirkt ēdienu, un alkoholu. Kā viņiem sareitināt to alkoholu daudzumu, kas viņiem ir vajadzīgs? Pa lielam ir tā, ka, es teiktu, ja tāds pie zelta kaut kāda vidusceļa pieturamies, es teiktu, no stiprā tas ir puslitrs, un attiecīgi pie katra puslitra stiprā tev vajag vismaz 2 litrus ar uzdzeramo. Jā. Tāpēc, ka pie katra puslitra?
Jā, nu vismaz 2 litrus. Jo tu jau jauc kaut kur 1/3 vai visticamākais, ka 1/4. 1/4. Jo daudz zināja, ka mēs tur ar čomiem, kad atceroties savu jaunību, aizem iedzert, kas tur litru šņabu, ne litrus rumu un 2 litru kolas. Un tas ir viennozīmīgi pa maz tā kola. Tā jau ir. Citreiz jau bija ritīgi traki, tur bija 2 litru šņabi un 1 litrs kolas varbūt, ja bija palicis. Tāda gadījuma arī mēdz būt. Vai zapt vēl vilka ārā, zin kā? Jā, nu jāc kaut kādas tur paštaisītos. Bet jā, vajadzētu 4 reizes vairāk, 3 reizes vismaz vairāk to softu. Okay. Nu tas ir gadījumā, ja paši mēģina. Protams, ja tas budžets ir maziņš un tā tālāk, bet ja tie cilvēki, teiksim, vismaz 40, vismaz kaut kādu bārmeni paņemiet, jā, kaut kādu čomu kaut kur, kas strādājas vai kaut kas. Kā, es pat teiktu, ka nevienmēr ir tas jautājums, tas, ka tu gribi vai negribi, vai tu pat saproti, varbūt, ka tev vajag to bārmeni. Arī fakts, bet skaties, kas lielākoties ir vai no administrators, vai no personālais vadītājs, un viņām priekšnieks pateica to, ka nekāds bārmenis. Un ej un nošaujies, bet nebūs. Bet viņas tāpat grib, lai ir labākais, un viņas grib saprast, teiksim, mums ir tik un tik, 50 cilvēki, piemēram, un cik mums vajadzētu kāds dzēriens. Ja? Un pieņemsim, vai atšķirās tas puslitrs, teiksim, uz personu, vai kolektīvā, teiksim, vai tā ir kaut kāda IT kompānija, kur ir visi, ne visi, bet 90% ir čaļi, ja? Vai tas ir, kaut kāds skaistumkopšanas salons, kur 90% būs tikai mečuki? Jā, noteikti. Atšķirās ļoti no uzņēmuma, ja tie ir IT cilvēki, tad iespējams puslitrs būs maz. Jā, vai mākslinieki kaut kāds kantors. Bet, ja tas ir, maziņš uzņēmums vai teiksim, kā tu teici, skaistumkopšana tādu uzņēmumu, tad, protams, ka tas būs mazāk. Varbūt tajā gadījumā jums pat nevajag tik daudz kaut kādu to stipru alkoholu, jums tur pietiek paņemt Aperol, Prosecco un vīnus, un tas būs ok. Jo tagad jau, ka ir visādi arī forši veikali, tādi mazāki, kur tu var aiziet, un tas konsultants tev ieteiks, ka varbūt paņemiet šo vermutu un paņemiet šo te Prosecco, salīja kopā būs baigi labi. Ja? Ja jums neejams kaut kādu maksimumu tur iepirkties. Un viņi var tos gatavos risinājumus ir piedāvāt. Ja? Cik reiz ir veiklā kaut kāds tur Martini Fiero ar toniku uzreiz kopā arī ļoti labs variants. Kā tādās balītēs taisīt dāmām kaut ko tādu vienkāršāku, vieglāku un atspirdzinošāku. Jo šaubos, ka tur skaistumkopšanas salonā viss tur gribēs rītīgi samesties. Kaut arī visādi skaistumkopšanas salonā. Man liekas, jau tur tāpat kā, īstenībā dāmu kolektīvi ir, man liekas, viena no tādiem jautrākajiem. Viņām vajag mazliet to šampīti, mazliet kaut kādu tādu foršu atmosfēru un tad balīt ir vaļā. Viņi varbūt nebūs tāda, tur tāda ritīgi smagā balīta, un tagad tur jāiet, tur kaut kas tur tagad, galvenais, tur, jāizkaujās ar kādu, vai jāiet kaut kādas baigajos piedzīvojumos vai vēl kaut, bet viņa būs tāda forša jautra meiteņa balīta, kas ir, man liekas, pilnīgi fine. Bet izsāst varbūt ir vajadzīgs, tur, piemēram, kaut kādi velkam dzērieni, kas ir kaut kādi vīni vai vēl kaut kas, un tad tāds kaut kāds stiprais alkohols, vai kā pasākums kopumā? Nē, kā rēķināt to alkoholu apmēram, cik... Vai tieši, kad vajag alkoholu priekš, kad pats taisa tādu balīti? Kad pats taisa balīti. Jā. Ja neliela balīti, es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka velkamu nevajag, tāpēc, ka viss notiek ātri, vienkārši. Ja, protams, ir, teiksim, kaut kāds tur vasaras pasākums, varbūt ir forši uztaisīt punšu. Ja? Samest visādus augļus, citrus saspiest, nopirkt kaut kādu limonādu, alkoholu, uztaisīt tādu kā boli. Tas ir riņķīgi, jo tad uzreiz viss kā var apsēsties, sākt cept savu gaļu, runāties un tā tālāk. Un, kad tā bola beidzās, tad pāriet uz citiem dzērieniem. Bet, ja tā bola nav, tad nē, es neteiktu, ka var vienkārši, manuprāt, ir forši iekārtot. Kā arī es pats savās dzimšanās esmu taisījis, arī kā bārmenis, pa vienkāršo, ka tev vienā vietā ir ledus, vienā vietā tur nopērts vienkārši foršs augļus, kas tev veikalā likās tev saistoši, kaut kāds stiprais alkohols, un tev nevajag no visiem veidiem. Tu varbūt vajag tur džinu, rumu un viss, kas ir populārākais. Un aiziet uz veikalu vienkārši sameklēt foršus limpenis, kas tev patīk. Tam nav jābūt obligāti vienmēr kolī tonikam, tas var būt gāzēts ūdens, tas varbūt ir kaut kāds rožas limonāds un tādas lietas. Un lai jau katrs cilvēks vienkārši atnāk savu salīku, viņš vēlās. Un mazā pasākumā tas ir pilnībā fine. Un es domāju, pat ar to standartu, kas ir tas
puslitrs cilvēku, tas ir tā kā ļoti pietiekami. Kā ir mazos pasākumos, kā tev liekas, ka labāk ar visu vienā stūrītī salikts vai uz galdiem? Nē, notiek stūrīts. Tāpēc, ka, zin kā, kad ir uz galdiem, to viss ir ritīgi jānodublē. Vai pat, cik tev galdi, tik arī tev tie komplekti jāuztais. Un kaut kas beidzās, kaut ko ritīgi daudz, kaut ko mazāk. Vienā stūrī foršāk, tāpēc, ka kāds atnāk uz to dzērienu jau pagatavo, atnāk vēl kāds, var man arī uzjaukt, vai kā tu taisi? Tu baigi labai sanāc. Un cilvēkiem jau patīk tas eksperiments tajā jaukšanas laikā. Ja? Pie mums arī, kad uz meistarklasēm nāk, ir forši, ka tie cilvēki paši savu uzjauc. Pat ja tas dzēriens sanāca viņam nepārāk labs, tad mēs viņam parādām, kāpēc ir šādi un kas būtu jāuzlabo. Un viņi tos, es tagad sapratu. Un nākamos viss ir labāk. Zini, kas man ritīgi nāk atmiņā tagad. Ir bijušas diezgan daudz kāzes, kur tas ir, baigi, man liekas, aktuāli. Un citreiz tie jaunie pārprasa, kā mums noturēt tos dažus viesus, lai viņi izdzīvo līdz mičošanas daļai. Jo kas ir tipiski šitie te tēvi, tas ir tāds baigais lūzuma mirklis. Kas vēl ir? Ir daži, kuriem vienkārši varbūt ir mazliet vairāk garšo, tā teikt. Un tad ir jaunieši, bet ja jaunieši sāk pārāk ātri. Šajā gadījumā es teiktu, ir, manuprāt, viens risinājums. Tad ir vienkārši nepieciešams bārmenis. Lai vai kāds, bet bārmenis, kas to visu nofiltrē. Jā, teiksim, ir jau, kā mums arī iekšējā bārā tādi pasākumos mēs būtu tas, ka mēs redzam, ka tur viens džeks, kas tur visu laiku nāk, un mums jau bārā viņš ir apnicis, un visu laiku nāk un prasa, un nesaprot, ka viņam vajag maz. Tu pēkšņi izdomā, ka tev vajag pīpals paņemt. Un tu bārs ir aizslēgts uz pāris minūtēm. Mēdz būt arī tāda risinājuma, bet mēs zinām, ka tas ir veselīgāk un labāk. Jā, bet, tev vajag cilvēks, kas tev pat paši sāks jaukt, ne? Nē, zin kā, tomēr viņi tā kautrējās, un tas ir tā, tur nērti, viņi jūtās un tā. Bet tā tev vajag to cilvēku, kas tiešām to kontrolēs. Citu variantu tur nav. Bet tur nav kaut kāda, kā parasti saka, tur nevajag dzērienus, tur jau kopā, vai tur, pieņemsim, varbūt programmā, tur, lai vadītājs vairāk pastrādā, tur attiecīgi, tur kaut kādām aktivitātēm nodarbina, vai kaut kādas citas lietas, ko tu esi pamanījis, kas tam visam var palīdzēt. Ir kāds, kas ritīgi grib, viņš tāpatās aizies, viņam uzvās, man te es tur negribu nekādas spēles spēlēt, ko es tur pasēdēt un iedzert, tāpēc tas viņu tā grūtāk noturēs varbūt. Jaukt dzēriens, patiesībā tas arī es uzskatu, tas vairāk tāds stereotips, viss ir atkarībā, cik daudz tu izdzer. Ja tu tagad ēdīsi tur zupu, friškas, saldo un vēl kaut kāds ruskots, tev būs slikti, vai ne? Vai tev būs virtīgi smagi. Un ja tu dzers, ka entos alkohols daudz, protams, ka tev būs slikti, tev būs smagi. Ja tu daudz maz to daudzumu nokontrolē, tad arī nākamā diena tev būs labāk un obligāti jāatcerās vienmēr dzert ūdeni. Mēs arī mēģinām vispār paši iziet vairāk uz to, ka mēs taisam visādas džintonikas rumkolas, kur pilns ar cukuru, bet mēs taisam visādas stipru alkoholu, daudz gāzēt ūdeni un visādām mūsu garšīgām sagataviem. Es tad citu ir ar vairāk dienu pasākumiem, ar nākamo rītu. Tur kaut ko vajag vai nevajag, tavuprāt? Ja ir vairākas dienas pēc kārtas, piemēram, sporta spēles un ir nākamais rīts, visi pamostās, tad pa lielam tur, brauc vai kāzās ļoti tipiski, tur, tiksim, dzimšanas dienās, kad kaut kur izbrauc un tā. Tas, kā mums parasti, kā manā pieredze rāda, ka, sporta spēlēs paretim ir tās 2 dienas, bet tad mēs tā kā nākamajā dienā tas meņu ir tā dzēriņa, ka ir tāda sprītsveidīgāk, sīderiņa aliņa, tā vienkārši. Nākamā dienā tur ir tā brokas daļa. Un tas jau ja tikai brokas daļā. Bet ne tā, ka visu dienu. Tā kopumā tas, ko mēs parasti piedāvājam arī pāriem, ja viņiem nepieciešams vienkārši nodrošināt kaut kādas aliņas sīdriņas, kuras pa nakti mēs ieliekam leduskapī, tad viņi zina, kur no rīta ir. Bet tā, ka jau tur atsevišķi cilvēks nav nepieciešams. Tur parasti viesmīri, kas uzklāja galdu, viņi arī uzreiz izliek tos aliņas vispārējā. Ja tur tiešām nav vērts palikt un pārmaksāt pa kaut kādu bārmeni, ka tas ir vienkārši izņem ārā produkciju no leduskapa un viss. Okay. Izstāsti, kas tev no tāda no bāra, no cateringa puses, kas ir tās lietas, kas tev ļauj ērti strādāt pasākumos? Restīvi, kas tev no organizatora būtu nepieciešams? Vai kas varbūt ir tās biežāk pieļautās kļūdas, vai kas patraucē visbiežāk?
Pa ko neaizdomājās? Biežāk pieļautās kļūdas, es teiktu, tāds nepreizais izvietojums. Ļoti daudziem patīk ielikt bāru kaut kādā ritīgā stūrī, vēl blakus, teiksim, dīdžam vai grupai, tad beigās sanāk tā, ka es neko nedzirdu, viesi neko nedzird, neērti viņiem ir pienākt, un viņi pienāk tikai tad, kad grubēķi spēlēt. Un man uzreiz uztais, ritīgs skrējienu. Un visu iepriekšā laiku es vienkārši neko nevaru darīt. Tas ir viens. Otrs tas, ka pieņemsim vairāk tādu viesnamu, kur tā vienmēr ir un nav citi izkārtojumi. Un, lai man atnes glāzi, jo skaidrs, ka es bāru nevaru pārkrāmēt pilnu ar visu, kas man ir visai naktī, tāpēc, ka vienkārši parasti vietas tik daudz nav, nevienā bārā. Un tas, ka man ar visām tām glāzēm, tīrējām, netīrējām, visu laiku jāiet šeit te, pa vidus ar visiem viesiem un gar jauno pāri. Un priekšā viņam tas vajadzīgs. Nu, vai arī man jāiet ārā, bet ja līs lietas un baigies vējš, es atnākšu viss labs, tas nav variants. Ar lietas arī es nevarēšu iet. Tas ir tas, ko daudz organizatori pieļauj to kļūdu, ka tieši tas elementārais izvietojums. Es tāpēc vienmēr saku, bārs Citrus pat forši ir atsevišķā telpā, jo tad ir tiem cilvēkiem tā, ka viņi var pasēdēt tur zālē pie galdiem vai pie stāva galdiem, ja? Un tas bārs ir tā kā atsevišķi, kā varbūt vēl viena izklaides telpa, ja? Ka pieņemsim, atkal arī tev ir respektīvi fotostūris, ka tas ir atsevišķs spots, un tad tu, aizjām uz bāru, aizjām pafšēties, aizjām piesies pie galda. Un tev uzreiz tas pasākums liekas tāds lielāks, tāds Kā ir ar caurstaigājumiem vietām? Es zinu, ka, pieņemsim, mums ir bijuši pasākumi, kur mēs uzliekam to pašu fotokasti, kur ir ļoti caurstaigājuma vieta, un tad, ja tur ir vairāk simti vai vairāk tūkstoši cilvēku, tad tur var būt ritīgākās auzas. Kā ar bāru ir? Ir labi, atkarībā kāds izkārtojums, ja tas kaut kāds ļoti šaurs gaitinis, nestrādā, bet pieņemsim, labs piemērs ir tā vieta Padejosim, ja? Arī ir tik caurstaigājums bārs tieši pie durvīm, bet viss koncerts ir tur prom, viss sēž šeit. Kāds grib dzērienu, viņš vispār nekautrējās, nevienu netrauc, viņš aizniek uz bāru pasūta. Atnāk visus pasākumu, paņem dzērienu, iet iekšā tajā zālē. Un, kad ir pieņemsim uzrunas, kas ir arī svarīgi, kad ir tur uzrunas vai pasākumu vadītājs nodarbina tos vietas ar kaut ko, tad mums tā ir ļoti laba iespēja uztaisīt refreshu. Mēs tā kā nomainām savu glāzi, nomainām savu ledu, vēl kaut ko. Attiecīgi neviens neredz to tehnisko pusi, ka mēs tur kaut ko krāmējamies, kaut ko tur pārberam, kaut ko sakopam. Tur beig forši tieši aiziet vēl uz to. Tur tādā ziņā tas ir ideāli. Protams, varbūt tas bāriņš ir tās priekš tās vietas bišķiņ šauras, bet ar to var sadzīvot, jā. Skaroties, cik cilvēkiem. Ja to kaut kāds 150 plus, tad viņš ir tāds maz. Bet tas izkārtojums ir tāds diezgan foršs, un mums par rokai pieņas ir, kur trauks, pārsklot, ja nepieciešams, un tam līdzīgi. Bet tur, kur viss ir vienā zālē, un tev ieliek tālākajā stūrī, nedod Dievs vēl ar milzīgiem logiem, kur to spīd saule iekšā, tas ir diezgan traki. Kādreiz es tur varbūt pielāgojos jebkam, tagad man arī saka, mēs esam izdomājuši, ka mums būs bārs ārā. Es saku, jums būs telts? Nē. Es saku, tad es vienkārši nestrādāšu piedoties uzreiz tā kā sorry. Ja mums ir telts, mums ir obligāti jābūt tā kā nošotiem sienām, malām, jā. Jo cilvēkiem jāstrādā tur visu dienu. Jūs balēsiet visu dienu. Viņam jāstrādā visu dienu, jākrāmē un vēl uz nakti. Kā viņš pēc tam jutīsies? Viņš pēc tam nākamajā mums slims. Viņš sapūtīs vēl kaut kas. Attiecīgi es tagad cenšos arī par to aizdomāties. Plus vēl es atceros, ir bijis arī tā, ka ārā ir pieņemsim vasara, bet ir nenormāli lietains. Jā. Tev grīda arī nedrīkst būt, vienkārši zālēs. Tad tev vajag kaut kādu pamatiņu. Man ir bijuši pāris tādi super crazy pasākumi ar loģistiku, ar izvietojumu, ar visu. Viens bija, precīzi atceros tagad Pāvilostā uz Pludmalas, bet tālākajā galā, kur Pāvilostā nekā nav. Tur cilvēks svinēja jubileju un visu kaut ko kopā. Un mums bija telts, bija nereāls vējš, bija ļoti augsts ārā, bet tajā pašā laikā bija saule, kas to telti ritīgi uzkrasēja, nebija nekāds grīds, bija vienkārši smiltis, un mums teica, ka būs kvadrcikls, kas mums līdz turien aizdīs, jo nebija pilnībā nekāds piebrauktos pie Pludmalas. Beigās viņš nekur nevarēja tikt cauri, bija baigais gāziens, mēs iepriekšējā naktī bijām pasākumā Lietuvā, es atbraucu uz Rīgas 10 no rīta, 11 izbraucu uz Pāvilostu, un mēs atbraucam, mums nevar aizvest, pasākumu pārceļam, man liekas, 3 vai 4 stundas priekšu. Tas bija tāds, tur neko vairs neizdarīt. Un mums bija aptuveni 150 metri vienkārši pa kāpām, viss Jānis uz bāru, un pat diena vēl daudz maz ok, bet tāpatās nav nekur taciņas pat normāls iestaigās. Tāds pilnīgi neapdzīvots.
Bet naktī 4 to visu nes atpakaļ. Ar lukturīgu telefonu, kur jau ir 3%, tas bija vienkārši ārprāts. Tas bija, laikam, tāds viens no 2 smagākajiem pasākumiem man nevar. Man liekas, ka naktī vēl, kad ir augstums, tad tie 3% viņu, principā, ir gandrīz tā kā 0%. Jā, tur jau viss. Ir vēl kaut kādi tad interesanti, kur jūs bijuši? Kuriem tu gribēji pastāstīt? Zini kā, patiesībā pēdējos gados tie kuriozi arvien mazāk man ir, vai arī kaut kā es tieši pats... Es gan, skaidrs, ka es nebraucu uz visiem pasākumiem, ir kaut kādi dubultie datumi, kur brauc kolēģi, tā kā varbūt es ko izlēcu. Man liekas, tā ir, ka viss tos interesantākos esmu izlēcis. Bet kaut kas tāds ritīgi smieklīgs, godīgs, kaut man pat tagad... Jo, zin kā, man liekas, ka es vienmēr to visu to lielo kipišu, es viņu vienmēr palaižu garām. Tāpēc, ka pulkstens ir kaut kāda, nezinu, tur 11, 12, varbūt 1. Un es jau esmu prom. Man liekas, ka viss tas lielais akšanas sākas apmēram ap kaut kādiem 2, 3 naktī. Jā, tas ir parasti arī laiks, kad mēs jau tā kā dodamies projām. Okay. Tā kā iespējams tāpēc. Bet, nē, godīgi sakot, tiešām pēdējos gados man kaut kā sanāca strādāt ļoti tādos foršos pasākumos, tiešām super foršiem cilvēkiem. Iepriekš bija varbūt gadi 5 atpakaļ vismaz. Es teiktu, ka pirms Covid tie cilvēki nedaudz savādāk ballēja. Pirms Covid, ko es arī savā bārā izjūtu un arī pasākumos, tas izbraukuma bārs bija tur 3 stabili, 3-4 stabili, viennozīmīgi. Tagad mēs standartā paliekam līdz 2, un arī ļoti reti, kad man to laiku pagarina, vai arī tiešām es redzu, ka ir vērts pagarināt. Attiecīgi, kad cilvēki mazāk balējās? Cilvēki sāk balēt ātrāk un pieklājīgāk. Okay. Mēdz būt kaut kas izlikt un tā tālāk, bet arī bārais to ļoti izjūt, jo kādreiz mēs tiešām varam strādāt līdz 4, un tagad 2 un viss. Bet nav tā, ka tā būtu kaut kāda tāda, kā lai saka, pišķiņa vairāk no tādas, no varbūt modernajiem rietumiem, kas nāk kā mazliet iekšā, jo mēs jau vismaz pirms Covida, mēs bijām pieraduši nenormāli ballēties tur, nezinu, līdz 6-7 rītā, vēlu sākt un tā. Līdz ko tu kaut kur aizbrauc, vienalga, kaut vai tepat kaut kur Skandināvijā, Anglija, tur, teiksim, vai kaut kur citur, viņi jau pulkstens jau vienos, jau vispār jau ir gatavi galīgi. Jā. Nu. Tas ir daļa tā, ka mums Latvijā, Rīgā, es pateiktu, viss ir salīdzinoši tuvu. Tu, ja tu dzīvo pat kaut kādā, tur, nezinu, vecāķos, tālāk, tev pusstunda maksimums. Tas nav ilgi. Tāpēc, kas notiek? Tie cilvēki daudzi, viņi beidz darbu, viņi aizbrauc mājās, iet dušā, tur paēd, tur izdzer vienu pudeli, otru kurš izdzer to vīnu vai kaut ko, un tad brauc ballēties. Un beigās tā arī sanāca, ka viņi tur sāk Rīgā tikties Vecrīgā centrā, 9, 10, 11 kaut kā tā. Un pēc Covid nedaudz mainījās tas, ka tie cilvēki jau pēc darba ir pieraduši tiešām uzreiz iziet kaut kur ārā. Ārzemēs, it īpaši no Londonas vienmēr, tu aizies kaut kādu bāru, visi sēž ofisnieki, tāpēc, ka viņam arī stunda aizbraukt būs mājās. Jo daudz, maz cilvēki, kas dzīvo pašā centrā, tas vienkārši nenormāli dārgi. Un attiecīgi viņam tāds, ja es braucu mājās, es jau pavisam braucu mājās. Un viņam arī jāpaspēj ātrāk aizbraukt mājās, jo ir kaut kādi tie, pēdējie vilcieni. Taksis mums šeit cik dārgākais, 20 eiro būs. Viņš tur taksis nevarēs paņemt pa 20 eiro. Viņš, man liekas, knap pa 100 varēs kaut kur sarunāt. Tagad ir sevišķi, Un tāpēc arī viss tā kultūra tāda bišķiņu ātrāk sāk tā kā balēties. Bet es arī savā bārā to novēroju, ka tiešām tagad citreiz tā, ka mēs bārs X5 man taisās vaļā 7, hop, 5 minūtēs jau tur puses bārs jau pilns. Jo tieši pēc... Tas baigi interesanti. Šito es nebiju tā ievērojis. Bet, es laikam daļ tā, ka arī Covidā, kad varēja strādāt tā tālāk, to ļoti... Bet ir arī daudz arī bāri, kas to darba laiku ir mainījuši, tāpēc attiecīgi uz sākt agrāk un beigt agrāk? Nē, tagad drīzāk vienkārši, ja iepriekš, ja teiksim, daudz bāru tur pieks, viņi taisās 2, 3, tad iepriekš tā kā tur realitātē 4, tu zini, ka viņi aizsiesies, varbūt kāds pat 5. Tagad ir tā, ka jau viņi to darbu laiku ievēro, jo vienkārši tiešām nav vairs tāda pieprasījuma. Jā, vai tu redzi, ka vienkārši jau tur tusiņš iet uz beigām. Bet bāri vairāk maina darba laiku uz to, ka svētdienas, pirmdienas, otrdienas vairāk neviens nestrādā. Cilvēki sapratuši, ka nevar mēs no tās Rīgas izspiest to,
kā tur nav. Tāpēc ir tikai tas weekends. Tas. Ko tu domā par vecrīgu? Kādreiz vecrīga bija pilna. Tagad... Zin, kā saka, man pašam vecrīgā tikai nesen bija tas pēdējais projekts, ko es palīdzu attaisīt Piga, bet pašam tur nekas nekad nav bijis. Dalīt ar tiem cilvēkiem, kas tur uztur to biznesu, protams, mēs visiem var sūdzamies, ka viss ir slikti, jā, bet kopā ir ok. Un tie cilvēki ir skaidrs, ka viņi mazāk nekā kādreiz, bet viss vēl tur tā kā turpinās un notiek. Varbūt vienkārši netik lielās masās. Tas, ka jaunieši attīstīt un pacelt to vecrīgu, tavuprāt? Kā attīstīt un pacelt? Jā. Labs jautājums. Kas vecrīgai vajadzīgs? Tāds vēl viens mākonis, vēl viena rokafēnīca, vēl viens sinēri. Vecrīgai vajadzīgs mazāks tas trešais iestāsts, kas tur ir. Teiksim tā, visādi klubi, kur tevi apčukarē ar ūdenspīpēm un tā tālāk. Jā, kas starp citu ar to ir? Cik gadus? Nav jau tā, ka nezinātu. Visi jau zina par tām vietām. Ir kaut kāds tās vairākas, kurien viens čoms patieši tur bija. Tā tālāk. Bet es nezināšu nosaukumos, nekā tur neatcerēšos, bet laikam joprojām aktuāli. Bet tur ir daudz tā publika tāda, bet grūti laikam vairāk lietu kopums. Man piesim... Bet kā tev liekas, kas tur ir, nezinu, politiķi, policija negrib kaut ko darīt, varbūt, ka tas ir kaut kāds tur, nezinu, vietējā mafija no sērijas, kas vienkārši paņēma uz to visu zem sevīm un tur, nezinu, maksā kādam vai ko. Es teiktu, ka kaut kādā veidā tas laiks un tas fakts, ka vecrīgi mums ļoti tuvu pie Origo un pie centrāla tirgus. Tos nelabos cilvēkus tur dabūna iekšā un izveido to vaibu. Jo arī pasamies tagad uz Origo. Origo, vienmēr bijis Origo, mēs visi sapratam, kas ir Origo, jā. Bet es tagad aizietu tur iekšā, tur pieņemsim ir kaut kāds viens veikals, kur es eju. Tur ir reāli patīkams veikals, ļoti foršs. Ar apakšā pazemes stāvvietā tur tādas mašīnas ir. Tur viss kārtībā. Un blakus viņi uzbūvē vēl vienu to office ēku. Un tāpatās tur ir pilnīgi kā domāt, arī jaunajā korpusā, Origo? Gan jaunajā, jaunajā, tajā, kas jā, tieši tā. Labi, skaidrs, ka veicot tur pārbūvēs vēlāk un tā tālāk, bet es vienkārši nesaprotu, kā tur tie cilvēki tur nonāk. Viņi vienkārši katru dienu atbrauc ar vilcieniem un tā kā tusējās apkārt vai kas. Varbūt vajadzīgs arī pilnībā renovācija tai stacijai. Bet viņam jau kaut kur ir jānonāk. Un man šķiet, ka tur mums tā koncentrācija ir diezgan daudz ap centrāla tirgu ir veidojusies. Arī ap šito te attiecīgi centrālo staciju. Centrālā stacija, tas, ko es esmu pamanījis ļoti daudzās citās Eiropas galvaspilsētās vai lielajās pilsētās, centrālā stacija ir tas, kur cilvēki uzturās. Tāda veida cilvēki. Kaut kur viņiem ir jāpaliek. Jā. Viņiem nav baigi daudz citu variantu. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts. Varbūt kāds var komentāros starp citu ierakstīt. Bet jā, nav jau tā, ka ja viņus no turienes izdzīs, nav jau tā, ka viņi pēkšņi pazudīs. Viņi tāpat kaut kur būs. Es varbūt pieņemsim būtu priecīgāks, ja tas viss būtu kaut kā kontrolētāk vai varbūt ar tiem cilvēkiem vairāk strādātu nekā ja viņus mēģinātu vienkārši no turienes izdzīt. Gobzemam kādreiz bija šitais tur kaut kāds bombas uz soliņa ir. Viņš jāaizdzen, kāpēc nav aizdzīts? Ja? Tu viņu var aizdīt, bet problēma jau nepazūd. Ja? Tā kā man savā ziņā pat patikās tā pieeja no vienas puses, bet no otras puses rezultāti jau nebija. Ja būtu rezultāts, super. Mums ir, varbūt kāds cilvēks, kas uz to... Tāpat arī, jā, tāpēc arī tev vaicāja par to vecrīgu, vai ir kaut kāds, tavs redzējums, kas būtu vecrīgai vajadzīgs. Ne jau tikai tas, ka mēs aizvērsim tur 3 lielos šitos te bārus, kas tur jau cik tur gadus ir un apčakarē visus turistus un vietējos. Es domāju, ka varētu sākt ar to, ka varbūt tās telpas vairāk, tur ir ļoti liels īres visur. Un es arī saprotu, ka ir tā centrālā iela tā tālāk, bet, it kā var saprast arī īpašnieks.
Jā, ka tā ir tur privāta īpašums, un viņš grib to savu naudu atpelnīt, jo tas īpašums maksā tā tālāk. Bet varbūt kaut kā jāceļ, jālaiž nostās īres cenas vai kaut kas tam līdzīgs. Tur jau ir privāta personas. Tu domā, ka valsts daļai atbalstīt? Bet valsts daļai noteikti, jo ir pāris labas telpas, kuras esmu redzējis, kas pieder valstī un par ļoti lielām naudām tiek izīrēts. Un, man liekas, tad, ko jūs gaidat, kas tur ienāks? Zinu, ko es valstī esmu redzējis. Es skatījos, kas bija valsts telpas. Viņi, piemēram, grib neremontētās telpās, lai tu nāc iekšā ar savu remontu, lai tu maksā jau principā no pirmā mēneša. Labi, viņi tev varbūt tur iedos, varbūt mēnesi vai divus, varbūt bez īres naudas, bet ar visiem komunālajiem to visu. Plus vēl tev pirms tam ir jāiemaksā 2 mēnešu drošības nauda. Un varbūt vēl uz priekšu nākamais mēnesis. Restīvi, tur tās summas tādas, lai pieņemsim, paņemtu telpu, kas ir uz kaut kādiem 4000, tev vajag, nezinu, piemēram, tur 15 plus vēl attiecīgi remontu visas izmaksas, jā. Tas ir tāds... Tas nav maz, tas ir diezgan grūts, nevis grūti, bet tas ir diezgan liels cipars, kuru pacelt priekš tās situācijas, kas šobrīd ir valstī. Es nesaku to, ka tas būtu kaut kas nereāls, bet... Tas liels, pa tādu naudu jau gribās kaut ko tādu puslīdz gatavu, jā, vai atkal, ja tu leitās grīdas vai taisi sienas, kas ir tāds paliekošs, ja ne tikai... vismaz kaut kādu pelēku atbiru pa tādu naudu to gribās noteikti. Jā. Tas ir priekš tevis sagatavots. Tad tu vismaz zinātu, tur ir pelēka apdara, piemēram, es kaut ko ienāku ar šito, un beigās tu saproti, kur tavu naudu nonāk. Jā. Tev ir vēl kāds idejas par procēju? Nē, man liekas, jāsēž jādomā, kā viņi varētu atgriezt tādu, kāda viņi bija. Bet, zini, kā arī mēs esam mainījušies. Jā. Jo tas, kas varbūt tev un man vairs nav labs, citam, kurš ir tajā vecumā, kā mēs tur kādreiz bijām, viņam tas ir ok. Un viņam tas ir pieņemami. Tāpēc vienmēr no tādiem vairākiem skatpotiem jāskatās, jo es kaut kā mēģinu arī sevi pats uz tā uzspiest visu laiku. Viens tur saka, vajag šitā, otrs saka, vajag šitā, un tu sāc vērtēt, kāpēc viņam liekas, ka tā ir pareizi. Bet, ja viņas to saka arī cilvēks ar pieredzi, un tad tu sāc vērtēt, un saprot, ka, patiesībā nav tik traki, vienkārši varbūt es mainījies, bet patiesībā tā pilsēta tāda pati. Jā. Mums pamazām iet laiks uz otru pusi. Es tev vēl gribēju paprasīt par mašīnām. Jā. Es zinu, ka tev ļoti patīk autosports, un tev pašam ir vairāki projekti, laikam. Varbūt var izstāstīt, kas un kā. Jā, par mašīnām ir tā, ka patiesībā autosports nav nekas. Man tā kā liekas forši, bet... Vienkārši automašīnas, jā? Jā, vienkārši automašīnas drīzāk, jā. Nav nekas tāds sports, kas man tur baigi interesē. Automašīnas, jā, man tas kaut kā aizsākās ar visu to tehniku no bērnības. Sāku ar fiksīšiem braukāt, pēc tam jau izaugu un gribējās kaut ko, kas jau pats sevi viznus priekšu. Sāku pirkt močus, taisīt tur visādas kafereiserus, to brīdi bija stilīgi, un kad jau tur dabūja tiesības un kaut kādu naudiņu savu, tad ar mašīnām. Un tagad, jā, principā, tur kāds tur saka, Leo, tur perikups kaut kas, un tur visai kaut kas mainās. Tā gluži nav. Man ir tāds sapnis, ko es gribētu attaisīt savu tā kā automuzeju. Kādreiz nākotnē, teiksim tā. Un attiecīgi uz to brīdi pēc savām iespējām mēģinu kaut kādas autiņas tā kā kolekcionēt. Kaut kas man paliek, kaut kas man nepaliek. Jā. Jo skaidrs, ka ir kaut kādas mašīnas, es pabraukāju gadu, es viņu izbaudu, saprotu, ka baigi forši, bet gribās kaut ko savādāk. Un tad es viņu pārdodu, nomainu. Bet arī šogad beidzot pāris interesants mašīnas nopircis, tādu ļoti vecu Lincolnu. Ļoti ne, bet 80. gadu. Tāds melns, super garš. Es nezinu, kā ar viņu prīgi varēs braukt. Anormāli garš. Un Range Rover Classic ar tādu ļoti skaistu salonu, skaistu krāsu. Un izdomāju, ka beidzot jāpieno varbūt tas patīkamais hobijs ar kaut kādā veidā biznesu, lai tās mašīnas sāks jau nedaudz atpelnīt. Tāpēc arī ir doma, ka tūlītās jau sākšu kaut ko reklamēt, rādīt, ka ir pieejams arī šīs Range Rovers un Lincolns pieejams pasākumiem, kāzām. Uz nomu, bet tikai ar šoferi. Bez šoferi netiek nomāts, jo neuzcels. Cik maksā? Nē, es līdzdomājos, bet es tā biju skatījies kādas cenas visiem pārējiem un likās, tur varēja kaut ko bišķi nolaist. Man likās, ka ir tāds adekvāts cipars, kaut kādas 5-6 stundas
ierēķināts 100 km iekšā ar šoferi 350 eiro, kas, principā, man liekas, pārim tā kā ir ok. Bet es negribēju tādas mašīnas kā pārējiem, nebūs nekādas tur baltas ar puķītiem tā tālāk, būs tikai tāds... Nevar tur tos milzīgos gradzenus likt ar šitām te Nē, nu kaut kādu uzrakstu jau dūjām. uztaisīs vai kaut ko, bet gribās tā, lai nav kā visiem, un, jo tas ir tas, kas es esmu tās mašīnas, un gribās, lai tam pārim interesanti, jo, piemēram, pēc laikā arī populāra kāzas mafijas stilā, viss mēls, un likās, atbrauc tādu melnu Lincoln, nu tā kā, nu nav nekas labāks, jā. Un, nu jā, tas ir interesants, kā tas viss aizies, kaut arī, godīgi sakot, es pat nezinu, kā visu to arī paspēt, jo ir vēl tie bāri, viss pārējais, un varbūt pirmais gads būs tāds vienkārši testa variants. Nu, zin kā, ir kaut kādi biznesi, kas ir peļņai, un ir kaut kādi, kas ir sirdī. Un tie, kas ir sirdī, nu nevienmēr no viņiem baigi daudz nopelnīs. Protams, es jau biju pareitinājis. Es domāju, zin kā, aizbraucu ar to Range Rover, visi zina, cik Range Rovers plīst. Un tās pat, ja būs laba vasara polijām, viss tas bezjēdzīgi. bet sirdī kā forša sajūta. Tas gan, jā, daudz bildes. Labi, paldies tev par šodienas sarunu. Paldies tev. Ko es gribēju vēl pavaicāt? Varbūt tu vari iedot mūsu nākamajam runātājam jautājumu. Tas var neobligāti būt saistīts ar pasākumu industriju. Tas var būt kaut kas filozofisks, kaut kas, par ko aizdomāties. Kaut kas, varbūt arī par pasākumiem. Varbūt kaut kas tāds, kas, piemēram, tev visu laiku nenormāli uztrauc pasākumos un ko tu labprāt gribētu noskaidrot kāda cita nozares eksperta viedokli par kaut kādu lietu. Kāpēc, piemēram, visu laiku dara tā un tā? Jā, nu patiesībā, es pateiktu, man interesanti, kādam cilvēkam liekas, kādi būs tie nākamās tādas lielas globālas pārmaiņas pasākumu organizēšanā un trendos, teiksim tā, viņa prāta. Okay. Jo, zin kā, kādreiz tie pasākumi bija vienkāršāki. Jā. Tagad mēs liekam klāt tur izbraukumu bāru, tur fotokasti, pieņemsim, iepriekš nebija nekad. Tad tur ir tagad šampaniešu nevis piramīda, bet šampaniešu siena, nu tādas lietas. Jā. Un kas varētu būt tas nākamais? Vai jā. Okay. Man liekas, ka tam cilvēkam noteikti arī būs vairākas idejas par trendiem un tā, jo tas cilvēks, es domāju, ka noteikti seko līdzi. Prātīgi tā. Bet jautājums, kāda veida pasākumiem? Jo tur būs baigā starpība, vai tas ir korporatīvs vai kāzas? Es laikam teiktu kāzas. Kāzās, jā? Jā. Okay. Korporatīvi vienmēr mēdz būt tādi crazy un viss kaut kas. Kāzas ir plus mīnus. Kas būs tas lielais trends Latvijā? Kāzās, kas ienāks? Mēš mums jau bija. Mēš mums jau bija, tagad pieliksim vēl sunas un dzīvās dzīvniekus. Jā, starp citu. Tā esi kokteilī tur kaut kādu šo tā. Bet ne, muslīmu pasaulē vairs neļaus. Nu kā, tur stāvgos, no kuras pienu izslāt, ne? Patais no kokteļa. Un tā, ka zaudārs drīz aizliekas. Nezinu, tas vienkārši, zin kā, kaut kāds crazy idejas. Jā, labs. Paldies tev, Les, par šodienu. Paldies tev. Noteikti novēlēšu tev daudz panākums un veiksmu arī turpmāk. Šodienas lielais notikums podcasts Leonārs Putniks ar sadarbībā ar Nordic Events un Skaņu gaismu. 6. epizode. Nospiežam to podziņu, subscribe un skatāmies arī pārējās epizodes. Paldies jums. Noteikti arī laiku. Paldies. Čau.